Esiet sveicināti! Un tātad par to, kas ir bijis aktuāls aizvadītajā nedēļā, ekonomikā un finansēs. ASV akciju tirgi pirmdien noslēdzās ar kritumu pēc ilgākā kāpuma aptuveni 20 gadu laikā. S&P 500 indeks pirmo reizi kopš 2004. gada novembra uzrādīja 9 dienu pieauguma sēriju. Lai gan pēdējos gados indeks ir uzrādījis daudzas 7 un 8 dienu uzvaras sērijas, 9 dienu pēc kārtas sērija pēdējās 2 desmitgadēs nav bijusi sasniedzama. Spēcīgākie ekonomiskie dati nedaudz uzlaboja ASV dolāra vērtību. Eiropas akciju tirgi pārsvarā noslēdzās ar pieaugumu, īpaši Vācijā un apvienotajā karalistē. Valūtas tirgus nomierinājās, neskatoties uz ASV valsts kases sekretāra pirmdienas pēcpusdienā sniegtajiem paziņojumiem, ka viņi ir ļoti tuvu vairākiem tirdzniecības nolīgumiem. Hongkonga paziņoja, ka ir iejaukusies ar rekordlieliem apjomiem. Tas ir iegādājās dolārus par 60,5 miljardiem Hongkongas dolāru, lai saglabātu piesaisti ASV dolāram. Tirdzniecības kara nenoteiktība otrdien turpināja diktēt akciju tirgus visā pasaulē. Preses konferencē ar Kanādas prezidentu Kārniju Trumps noniecināja sarunu nozīmi un deva mājienu, ka ASV vienpusēji noteiks tarifu līmeņus. ASV akciju tirgi noslēdzās ar nelielu kritumu. Dažas pozitīvas iezīmes. Trumps solīja taisnīgus un zemus tarifu līmeņus, un apvienotā karaliste ir vienojusies par tirdzniecības līgumu ar Indiju. Ķīnas Tautas banka paziņoja par pasākumiem banku sistēmas likviditātes stiprināšanai, sniedzot atbalstu Ķīnas akcijām. Vēsturiskā sakāvē, kas pēckara Vācijā vēl nebijis gadījums, Merts sākotnēji saņēma tikai 310 no nepieciešamajām 316 balsīm. Pēc dažām stundām notika otrā balsošana, kurā Merts saņēma 325 balsis. Tās ir labas ziņas un vājš mierinājums Vācijas jaunajam kancleram, kurš tika ievēlēts, lai izvilktu Eiropas lielāko ekonomiku no stagnācijas. ASV eksporta kritums, kas sākās šā gada sākumā, ir sasniedzis lielāko daļu visu ostu ASV un gandrīz visas eksporta preces, jo tarifu ietekme uz tirdzniecību pieaug un visvairāk ir cietusi lauksaimniecība. Uzņēmumi atceļ pasūtījumus no Ķīnas un ASV imports turpina strauji kristies. Konteineru apjoms līdz 28. aprīlim ir samazinājies par 43%, salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Kā jau bija gaidāms, trešdien Fed atstāja savu politikas likmi nemainīgu 4,25 līdz 4,5% diapazonā. Lēmums bija vienbalsīgs. Ekonomiskā aktivitāte pret paaugstinātajiem tarifiem līdz šim ir bijusi relatīvi noturīga. Vienlaikus gan izaugsmes, gan inflācijas perspektīvas ir ļoti neskaidrs, kas ir novedis pie Fed nogaidošas nostājas, jo nepieciešama lielāka skaidrība par tarifu ietekmi. Pauels sacīja, ka varētu rasties situācija, kad abi mērķi, tas ir cenu stabilitāte un maksimāla nodarbinātība, nonāks pretrunā viens ar otru. Tirgi uztvēra Fed komunikāciju kā nedaudz agresīvu un iespēja, ka jūnijā tiek mazinātas likme, saruka. Mēs piekrītam, taču Fed drīzāk koncentrēsies uz izaugsmi, ja vien tarifu izraisītā augstākā inflācija būs īslaicīga. Sagaidām, ka procentu likme šogad tiks samazināta 3 reizes. Tirgus kustības bija nelielas, un ASV akciju tirgi noslēdzās ar pieaugumu. ASV akciju tirgi ceturtdien turpināja pieaugt, un S&P 500 noslēdzās ar 0,6%, savukārt Nasdaq ar 1,1% pieaugumu. Kā parasti, noskaņojumu diktēja Trumps, jo uzmanības centrā bija jaunā tirdzniecības nolīguma ar apvienoto karalisti prezentācija. Fakts, ka daudzas nolīguma detaļas joprojām nav izlemtas, parāda, cik spies ir bijis Trumps panākt vienošanos, kas nomierinātu tirgu. Trumps deva mājienu, ka tarifi pret Ķīnu drīzumā varētu tikt samazināti. Saskaņā ar avotiem Trumpa administrācijā
Sarunu mērķis galvenokārt bija deeskalēt konfliktu, lai viņi varētu ātri vienoties par tarifu samazināšanu. Preses konferencē Trumpam bija arī laiks kritizēt Pavelu par procentu likmju nesamazināšanu, taču sarunu noslēdz pozitīvā noskaņā ar aicinājumu. Jums labāk tagad ir iet un pirkt akcijas. Šī valsts būs kā raķete, kas lidos tieši augšu. Ķīnas eksports uz ASV aprīlī samazinājās par 21%, bet kopumā pieaug par 8%, pateicoties eksporta pieaugumam uz citām valstīm. Bitcoin cena pirmo reizi kopš februāra atkal pakāpās virs $100,000. Tirgi ir nedaudz mazinājuši ekonomiskās bažas pēc prezidenta Trumpa signāliem par tirdzniecības kara deeskalāciju. Tomēr šis atvieglojums var būt pāragrs. ASV dati arvien vairāk atspoguļos augstāku importa cenu ietekmi, un tirdzniecības nenoteiktība ietekmēs uzņēmumu investīciju lēmumu. Vācijas DAX indeks piekdien sasniedz rekordaugstu līmeni, kļūstot par pirmo nozīmīgo Eiropas etalonu, kas atgūs zaudējumus, ko izraisīja Trumpa tarifu draudi. Lai gan ASV akcijas ir atgūšas zaudējumus, S&P 500 joprojām ir krietni zem sava februāra visu laiku augstākā līmeņa, un šogad līdz šim ir samazinājies par gandrīz 4%. Bank of America aptauja parādīja, ka investori martā veica visu laiku lielāko ASV akciju piešķīrumu samazinājumu. Savukārt pārēja no pasaules lielākās ekonomikas uz Eiropu bija straujākā kopš 1999. gada. Turpinoties ziņu virsrakstu vadītai tirdzniecībā, ASV akciju tirgi nedēļu noslēdz bezvirziena stāvoklī, tuvu nulē, saspringti gaidot nedēļas nogales svarīgās tirdzniecības sarunas starp ASV un Ķīnu. Optimists redz pastāvīgu apstiprinājumu tam, ka Trumps nav vienaldzīgs pret tirgu un ārpasauli un ka tirdzniecības jomā tagad tiek spērti konstruktīvāki soļi. Savukārt pesimists redz joprojām augstu nenoteiktības līmeni un stagflācijas risku, jo īpaši ASV. Viena lieta ir skaidra, mēs atrodamies prognožu miglā. Līdz šim šogad S&P 500 un Nasdaq ir kritušies attiecīgi par 4 un 7%, un atlikušas 57 dienas līdz Trumpa 90 dienu tarifu pauzē, kuru gan var pagarināt. Valsts kases sekretārs Besens brīdināja Kongresu, ka X diena, laiks, kad valdībai beigsies nauda, ja vien netiks atcelti parāda griezti, iekrīst augustā, kad Kongress ir atvaļinājumā. Besens saskata paaugstināt ASV maksātnespējas risku ar nopietnām sekām. Viņš vēlas lēmumu par maksimālā apjoma paaugstināšanu vai pagaidu atcelšanu līdz jūlijam. Tiek jaukts toksisks kokteils, kas sastāv no politiskās polarizācijas, nepamatotiem priekšvēlēšanu solījumiem, negatīvajiem riskiem izaugsmē un augšupējiem riskiem inflācijai. Tas notiek vienlaikus ar ārējās pasaules nepārtraukto jautājumu, cik droši ir ASV valdības vērtspapīri. Divi lieli Amerikas slānekļa ražotāji paziņoja, ka samazinās investīcijas krītošo naftas cenu dēļ, tādēļ visticamāk ASV ražošana ir sasniegusi maksimumu un varētu sākt kristies. Diamondback Energy, viens no lielākajiem ražotājiem Rietumteksas sperma basēnā, kas ir lielākā ASV naftas atradne, paziņoja, ka tā lēš, ka ASV ieguves komandu skaits šogad jau ir samazinājies par 15% un turpinās samazināties, ja vien cenas strauji nemainīsies. Uzņēmums paziņoja, ka samazina savu šī gada investīciju budžetu par $400 miljoniem līdz $3,8 miljardiem un atsakās no 3 urpšanas platformām. Diamondback prognozē, ka ASV darbojošos urpšanas platformu skaits līdz jūnija beigām samazināsies par 10%, un 3. ceturksnī turpinās kristies. Norvēģijas $1,8 triljonu vērtais naftas fonds plāno ietaupīt 5. daļu no savām ikgadējām tirdzniecības izmaksām, izmantojot mākslīgo intelektu, lai tirgotos retāk un efektīvāk. Nikolais Tangens, pasaulē lielākā suverēnā bagātības fonda izpilddirektors, laikrakstam Financial Times pastāstīja,
Kā fonds plāno ietaupīt $400 miljonus no tirdzniecības izmaksām, kas kopumā veido $2 miljardus gadā, un jau ir sasniedzis gandrīz $100 miljonu ietaupījumu. ASV uzņēmumi plāno atpirkt savas akcijas rekordlielā apmērā – $500 miljardu vērtībā, jo tie cenšas izmantot savus milzīgos naudas krājumus laikā, kad Trumpa politika palielina nenoteiktību attiecībā uz kapitāla ieguldījumu veikšanu. Uzņēmumi, kas kotējas S&P 500 indeksā, paziņoja, ka tuvāko mēnešu laikā plāno atpirkt savas akcijas $192 miljardu apmērā, kas ir augstākais nedēļas rādītājs kopš 1995. gada, liecina Deutsche Bank dati. Paziņoto atpirkšanas darījumu skaits pēdējo 3 mēnešu laikā ir pieaudzis līdz $518 miljardiem, kas ir lielākā reģistrētā summa 3 mēnešu laikā. Atpirkšana notiek laikā, kad peļņas sezonas sākums ir labāks nekā prognozēts, un ASV uzņēmumi ir pilni ar naudu. Tā kā uzņēmuma perspektīvas aizēno nenoteiktību, daudz ir piesaistījušas akciju cenas, kas joprojām ir zemākas nekā gada sākumā. Vācija ir samazinājusi savu izaugsmes prognozi šim gadam līdz 0, un tās no eksporta atkarīgā rūpniecība cietīs no Trumpa tirdzniecības kariem. Vācijas valdības izaugsmes aplēs šogad ir samazināta no 0,3% līdz 0. Eiropas lielākā ekonomika piedzīvojusi ilgāko lejupslīdi pēckara vēsturē. Vācijas IKP pagājušā gadā saruka par 0,2% un 23. gadā par 0,3%. Tikmēr Eirozonas ekonomika pirmajos 3 gada mēnešos pieauga par 0,4%, pārsniedzot prognozes. Saskaņā ar Eirostat ātro aplēsi šis skaitlis bija 2 reizes lielāks nekā iepriekšējā ceturksnī, kad tas bija 0,2%. Komercbanka ekonomisti pauda, ka izaugsme daļai noteica vienreizēji efekti, tostarp 3,2% izaugsmes spurts Īrijā. Ķīnas investori rekordlielā ātrumā iegulda zelta fondos, jo tirdzniecības karš un bažas par ASV recesiju un inflāciju veicina patvērumu aktīvu meklējumus. Saskaņā ar Pasaules zelta padomes datiem zelta ieplūde Ķīnā sasniedz 70 tonnas, jeb aptuveni $7,4 miljardus, kas ir vairāk nekā 2 reizes vairāk nekā iepriekšējā mēneša rekords. Valsts daļa pasaules zelta ETF daļās ir pieaugusi līdz 6%, salīdzinot ar 3% šā gada sākumā. Savukārt pēdējo 4 nedēļu laikā Ķīnas pieprasījums veidoja vairāk nekā pusi no pasaules zelta pieplūduma ETF fondos. Jaunākie dati liecina, ka mēneša vidējā globālā temperatūra pēdējo 22 mēnešu laikā 21 mēnesi pārsniegusi Parīzes nolīgumā noteikto 1,5 grādu sasilšanas līmeni. Šā gada aprīlis bija otrs karstākais, jeb par 1,51 grādu augstāku vidējo temperatūru un tikai par 0,07 grādu zemāku nekā rekordaugstais pērnā gada aprīlis, ziņo Eiropas zemes dienests Kopernikus. Globālā vidējā temperatūra 12 mēnešu periodā līdz aprīļa beigām bija par 1,58 grādiem augstāka nekā pirms industriālā laikmeta līmenī.